meid tänase mängus tuleb ja kes siis ei tea. Mulla ir favorīts šajā cīņā. Vai mājas sienas vietība. Tas mēs ļoti favorīts status Liverpoolē. Coutinho mazliet driblā sāpinās Hendersons liels ka piespēl un Vārtovi. Tagad ļoti labi piespēl manuprāt. Henderson izpildījumā protams ar Coutinho. Liels. Henderson stāvā. Vāpats un repīdi. Viņam neizdomās iecerētais Liels vecais serps. Uzmotivēts spēlē. Bet labi. Šalvīgs. Un pret Šalvs spēlē lieliski. Nevarēja saprast, vai caur Trimūrim tiešām izlitot bumbu, ja tā tad. Šalvīgs. Varsīs no tālās distances. Meklē labo kāju Šalvīgs. Mēs viņam to izdarīt. Sinies un bumbu ir vārtos. Jā, labas tiesnes skatās uz asistentu. Pēcēļ roku augstā, aizmuguri nav bijusi un Slodzi izvirzās vadībā 66. minūtei sākoties. Ernest Šalvīgs. Paveicās vairāk sakritības un vārtos. No ļoti izpēc teju no vārtu valda. Iespējas sistas gaisa. Nevar lai tādu divu nav un kāda nokrita te no gaisa Emerson soda laukumā. Pašiem reāli iespēja cīnīties par labu uzbrukumu. Barīnī. Vilju pieslēdz Barīnī. Centrējums un pojas vēl vārds priekšā Bobli vārtos. Balotelli. Mario Balotelli uzlēšana laukumā ir viennozīmīgi attaisnojusies 86. minūtē. Vai tas tā būs kopumā šajā spēlē, to mēs, protams, vēl nevaram pateikt, jo mēs nezinām, kā tā beigsies. Bet liels centrējums Barīnī izpildījumā. Es man vēl jau piespēlēju, tas ir labajā malā steidzu Sobotu un šeit. Lūk, tas ir Balotelli, tā ir tā meistarība, kas viņam ir. Pietiekami sarežģīti viņam bija cīņā ar aizsargu, ar Rankelu. Viņš mazliet pat zaudēja līdzsvaru, bet viņš izstiepās uz priekšu ar kāju kreiso ievirzību un vārtos. Nu, tā ir tā klasa, ko spēja Balotelli. Krūtišanas, protams, turpinās piespēl Sodlaus, un šeit Vārtsers. Un bumba ir vārtos, Vārtsers kļūdās, Trēvels kļūdās un Dejans Laurens iespējams pēdējās sekundēs izrauj uzvaru Liverpoolē. Centra aizsargs veiksmīgi izraut uzvaru, teiksim tā. Lūk, saskrējās ar partneri, Kremels, lūk tā, bēda Taylors tur bija. Nu, mēs jau teikt, ja spēlētājs savējas iet cīņā ar aizsargu, tad nav ko līst Vārtsargam tur ārā, lai pacīt.